Čau, čau visiem! Whispers of Freedom kanālā drosmes stāstos, kur šodien pie manis ciemojas kāda brīnišķīga dāma, Ieva. Mazs atgādinājums par to, ko mēs šeit darām. Šis kanāls un tieši šie drosmes stāsti ir stāsti par cilvēkiem, par mums, par tiem, kuri kaut kādā brīdī pieņem lēmumu atkal atgriezties atpakaļ pie sevis un iet savu drosmes patieso ceļu. Un tieši nesen pirms mēs ar Ievu gatavojamies un runājāmies šim podkāstam, viņa man teica tā: es jau sen vairs neticu, ka cilvēks var būt tas, kas viņš grib būt. Un tieši tas ir tas, par ko ir šie drosmes stāsti, jo es skaidri zinu to, ka jebkurš cilvēks arī ar disciplīnu, mērķtiecību var būt tas, kas viņš vēlas, bet vai tajā, ko viņš darīs, vai viņš būs patiess pret sevi un pret cilvēku, ar kur viņš miedarbojas, vai viņš patiesi spēs gūt piepildījumu tajā, ko viņš dara, tas notiek tajā brīdī, kad mēs esam gatavi darīt to lietu, ko īstenībā mēs jau zinām jau no bērnības, to, kas mēs esam. Ieva, es gribētu varbūt, lai tu pati iepazīstini ar sevi. Mēs ar Ievu iepazināmies. Peru mēs iepazināmies. Jā, šī gada februārī mēs iepazināmies Peru, braucot uz dziļiem procesiem, iepazīties ar sevi. Un jau man ļoti fascinē un apbur ar skaistuma radīšanu visur sev apkārt, visur, kur viņa iet, visur, kur viņa apsēžas, visur, kur viņa iet, viss ir ļoti, ļoti skaisti, detalizēti, un viņa visur redz skaistumu. Bet jā, es nodošu vārdu Ievai, lai viņa pati iepazīstina ar sevi. Paldies, Sabīne. Paldies un sveiciens, sveiciens visiem klausītājiem, skatītājiem, jutējiem, domātājiem un visiem citiem, kas mēs esam un kas mums līdzās ir. Jā, tu zini, īstenībā tā lieta, ko tu izcēli par manīm, par to skaistumu, vai cik interesanti nebūtu, bet burtiski pēdējos pāris mēnešos savā 40. dzīves gadā es kaut kā patiesi apjautu un ieraudzīju, skaistums kaut kādā ziņā ir mana dzīves misija, mans uzdevums, kāpēc es šeit esmu arī nākusi un ko es ārkārtīgi mīlu, kad kā caur skaistumu mēs varam sevi pašā pirmkārt ieraudzīt skaistumu un kā caur to savu skaistumu radīt apkārt skaistumu. Vispār es šobrīd esmu uzsākusi arī filozofijas studijas, un šis ir viens no lielajiem izpētes jautājumiem. Kas tad ir skaistums? Kā mēs definējam skaistumu? Un, protams, kad mēs jau tur nonākam, kad katram ir tas savs skaistums, bet laikam tas sasaucoties un atbildot arī uz jautājumu, tad nedaudz iepazīšanos, kad, manuprāt, vislielākais skaistums ir tad, kad mēs spējam būt paši un spējam būt tādi autentiski. Un tas ir skaistums, kurš nekad neatkārtojas un vienmēr ir kaut kas ļoti unikāls. Mani sauc Ieva Sijāte, un es esmu... es domāju, ka es joprojām uz šo jautājumu atbildi nespēju ielikt rāmjos, un es ceru, ka arī nekad nespēšu. Bet es varu padalīties ar tādiem dažiem aspektiem par to, kas es esmu šobrīd. Un, es esmu pilnīgi noteikti skaistuma mīlētāja. Es esmu 2 pusauģu, kādu pusauģu, 20 un 18 gadu jau liela puišu mamma. Es esmu sieviete, kas ir pieredzējusi 2 ļoti dažādas laulības un 2 ļoti dažādas šķiršanās.
Es esmu ārkārtīgi liela domātāja un filozofijas mīlētāja, un vienlaikus arī ļoti dziļi tāda sirds telpas pētītāja, gan prāts, gan tas mistiskais, un kā starp to visu balansēt, un kā starp to visu atrast sevi un radīt sevi, droši vien ir tas lielais, tad tie jautājumi pēdējos 20 gadus, ar kuriem es esmu staigājusi savus dzīves ceļus. Bet, ja no tāda profesionālā, kas ir tas, ko es varbūt daru ikdienā, mēs paskatāmies un pieskaramies, tad es esmu profesionāls izaugsmes treneris, kočs, tieši tāds pavadonis transformāciju procesos. Esmu Kanādas coaching skolu pabeigusi un strādāju gan individuāli ar cilvēkiem, gan arī ar komandām, uzņēmumiem, organizācijām. Man ļoti patīk strādāt ar komandām. Un palīdzēt uzņēmumiem veidot iekšējo kultūru, iekšējo vidi, attiecības, kuras ir veselīgākas, kuras ir tādas, kad lai mēs ejot uz darbu un pārkāpjot to slieksni, mēs varam tomēr tā autentiskumu saglabāt. Un jā, mēs iekāpjam kaut kādā lomā, bet tomēr mēs caur to lomu varam izpaust to, kas mēs esam. Un tas ir tāds viens, es strādāju ar organizāciju projektiem, esmu izaugsmes treneri, veidoju apmācības dažādas. Un otrs ir šis individuālais, būt ar savu pieredzi, dalīties un ar coaching pieeju un mentoring pieeju arī individuāli cilvēkiem. Un pilnīgi noteikti man lielākā vērtība ir tā, par ko tu runā, drosme. Otra lielākā man pamatvērtība ir izaugsme, tas ir tas mūžīgais meklētāja, dzinēja gars, kurš patiesībā nemaz negrib atrast varbūt līdz galam atbildes, bet grib to meklēšanas procesu pieredzēt visu laiku. Un tā trešā pamatvērtība man ir cilvēku mīlestība, un tāda reizēm, tā kā man dēls teica, tevi gan var viegli piečkarēt, visam tici, ko tev saka. Un tā ir tāda, man liekas, to var saukt par naivumu, bet es to saucu par tādu uzticēšanos un ticību, ka kaut kur dziļi sirdī mēs visi esam labi un mēs īstenībā augstam un tiecamies pēc viena un tā paša. Bet tad mēs visi ar kaut ko apaugām un visu kaut ko izdomājam, kas mēs esam un neesam, un tad sākās visa jautrība. Tā. Es tieši tev gribēju jautāt, tu teici pēdējos 20 gadus, tu tā kā meklē sevi, un man gribējās tev prasīt, bet neapnīk visu laiku, tā kā zini, rakties un meklēt, bet jau pat kaut kur atbildēs no jautājumu, ka tu cer, ka nekad neatradīs, jo kaut kāds magics tajā ir. Jā. Un tu zini, bet apnīk arī ir pilnīgi noteikti tādi brīži, ka liekas tā viss pietiek, ja? Šito ņemšanos tagad lūdzu paviekāršo, un ir tādi brīži, un īstenībā man viņi ir tādi integrācijas brīži, kas ir tā kā ļoti svarīgi vispār šo cikliskumu savā dzīvē redzēt, pavērot un apzināties un apzināti viņu arī integrēt, kad ir tie brīži, kad ir kaut kādas lielas atklāsmes un kaut kādi lieli dziļi procesi. Un tad ir īstenībā tāds integrācijas brīdis, kur mēs vienkārši bišķiņi no tiem dziļumiem paceļamies uz augšu un vairāk tajās praktiskajās ikdienas lietās un no tiem meklējumiem attālinamies, bet patiesībā tās atrastās atziņas tā kā ieintegrējam tajā ikdienā ļoti praktiskajā zemes dzīvē. Tā kā tie ir vajadzīgie patiesībā, jo citādi var nogurt. Un es zinu, kāds. Es starp citu šodien tieši lasīju tādu, tas ir saistīts ar šo un nav, bet es lasīju tādu vienu teikumu. Jā, visi tagad baigi garīgie, un tad viņi 3 nedēļas aizbrauc retrītā un sēž absolūtā mieriņā, bet viņiem iznes smadzenes tad, kad viņi pasēž pusstundu korķī ar 2 bērniem, tā kā sēžot aizmugurē, tad kur tad ir tas? Kur tad tas ir, man liekas, tas nav par to, bet ir tieši par šo, ka ja tu visu laiku nemitīgi rocies tajā dziļumā, tad beigās
ja tu to nesaintegrē tajā zemes dzīvē, tajā praktiskajā darbībā, kā tu komunicē ar cilvēku, kāda ir tava komunikācija, tas nozīmē, tādā manā izpratnē, es, piemēram, saviem bērniem tiek mācīts, kad mēs viņiem gāja pārējie parādīt paldies, no roku parādīt nekā paldies, mazs žests, nekas tāds, bet tas ir tas, ka ja tava tā vērtība vai tas, ko tu roc tā dziļumā, ir par to cilvēku mīlestību, par to, ka mēs, lai ar ko mēs būtu apauguši, tur iekšā ir tāda vēselīte, tad saredz tai otrā to, un tie mazie žesti ir tie, kas veido to pasauli, skaistāk, bet kamēr tu sēdi visu laiku savos procesos, domāju, vispār neko neredzēt, vispār, kas apkārt notiek. Ļoti precīzi. Un īstenībā, manuprāt, viena no vispār tādām lielajām problēmām, kas ir cilvēkam un vispār arī filozofiski mēs skatāmies, principā visās nozarēs un jomās ir sašķeltība, un tas, ko tu šobrīd noraksturoji, manuprāt, arī ir tā kā, ja mēs varbūt bijām tādā iepriekšējā kādā periodā ļoti tādā materiālā pasaulē, un tagad mums vajag izbalansēt šo, un mēs tā kā kāpjam, tādā kolektīvā pat līmenī garīgajā pasaulē. Bet tas stāsts ir atkal, tā kā tie tad divi grāvi kaut kādā ziņā, jā, divas būtiskas dimensijas, bet es savā dzīves pieredzē ļoti brīnišķīgi esmu iemācījusies un apzinājusies, kā ir tad, kad iekāp tādā grāvī, kas, respektīvi, galējībā. Un tad vienalga, vai tā ir ļoti materiālā pasaule, vai garīgā pasaule, vai emocionālā pasaule, vai prāta pasaule. Bet tas stāsts un tā grāvi iekāpšana patiesībā ir ļoti svarīga, jo citādi tur nekad nezinās, kur ir tas grāvs. Un tad iekāp tajā grāvī, bet tas, ko es joprojām mācos, ka tā lielākais uzdevums ir tad savienot, tur ir garīgais grāvis, jā, tur ir ikdienas kaut kāda ikdienība un rutīna, tur ir šīs emocionālais kaut kāds pārsātinājuma grāvis, tad ir kaut kāds absolūts prāta, ja, bet kā šīs visas 4 dimensijas savienot un būt tam tajā viducī, kurš ir, mēģina šo pasauli pieredzēt caur visām šīm dimensijām, tā kā klāt esot tam visam. Un, zināms, ir pats svarīgākais, tā kā pilnīgi ar tādu explorer garu, kā man ir, kāds vienot, tā kā bez labošanas, bet ar ļoti lielu interesi pieredzēt sevi tajā visā. Ar tāda bērna tāda. Jā. Kā bērnam. Jo mēs ļoti brīnišķīgi mācām. Tā kā nomačīt sevi. Arī bērniem mēs mācam aizmirst to, ko tu te, ātrāk, tā kā mēs laužam, mēs gribam viņā noslāpēt to exploreru garu. Bet vispār man tev jautājums, mēs tagad runājam, es domāju, kāpēc es neaizmirstu, lai es neaizmirstu. Man vīrs ļoti bieži saka tā, vīrietis kā vīrietis, bet viņš arī ir tāds, kurš saprot, kas ir arī tās garīgās lietas un tā tālāk un sajūta un viss tā. Bet viņš man nemitīgi, viņš man nebeidz atkārtot. Bet tas tāpat ir trends. Šobrīd tas ir trends. Un viņš man to saka, un es viņam nevaru nepiekrist, jo bija laiks, ja tu atceries kaut kādus, kurā brīdī sāka nākt trendā veselīgs dzīvesveids. Visi bija fitness treneri, joprojām ir visādi, un arī es esmu tajā trendā, tā kā tas arī tā ir mana pamatnodarbošanās, kur veselīgi dzīvot, veselīgi ēst, kustēties. Atceries, bija laiks, kad bija modē, piemēram, sievietes, kuras ir ļoti, 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 ļoti tieviņas, kuras nesporto, nekustās un vispār muskuļi ir vīrišķīgi, vai ne? Un tad pienāca brīdis, kad palika stilīgi ēst veselīgi, kad vairs nebija stilīgi ēst maķītī, kad nav stilīgi dzert kolu, ka ir stilīgi būt veselīgam, un arī tas bija trends, un ir joprojām trends. Bet es saprotu tā, ka tas veselīgi dzīvesveida trends bija trends, kurš bija nepieciešams, lai cilvēki vispār neaizietu pilnīgi kaut kādās, jo kādreiz tas nebija trends, jo vienkārši nebija tā pretējā puse, kurā ir viss pretējs, kur cilvēks ir nekustīgs, kur ir tik daudz pieejami neveselīgi ēdienu un ātri pieejami, vieglāk pieejami, ka bija vajadzīgs šis te nenormālais bums ap šo veselīgo dzīvesveidu, lai tas cilvēks saprastu, ka viņam ir jāveic apzināta izvēle un kāpēc bija vajadzīgi tie cilvēki, kuri viņus modina, klausies, tu nevari tā dzīvot, jo būs slikti un taviem bērniem būs slikti.
tad arī šeit es piekrītu tam, ka tas ir trends, bet arī man ir sajūta, ka šobrīd citādāk vairs nevar, ka tu nevar palikt tikai tajā, kā tu domā, kāpēc ir šis trends, kāpēc tas šobrīd ir tik aktuāli tādā kolektīvajā laukā. Jā, un te man gribās, tā kā klausoties tevis, domāju, atkal tajā filozofiskajā līmenī pacelties višķiņ vēl augstāk un ieraudzīt, kas vispār ir trends, kā rodās trendi, kas tā ir kaut kāda. Es tev droši vien varētu no savas sajušanas saukt par tādu arī kaut kādā ziņā izbalansējošu enerģiju, jeb respektīvi, ja mums tā kā ir tas viens grāvis, tad tas trends varbūt tās kaut kur tā kā ar tādu diedziņu pavēl kaut kur uz citu pusi, un tad kaut kā to, ja mēs tādā plašākā laika līnijā paskatāmies, tad kaut kādā veidā mēs it kā to līdzsvaru turam. Nosacīt. Un tad ir atkal, protams, mēs varam diskutēt, kas ir līdzsvars, ja? Un kā mēs zinām, kad mēs esam vai neesam līdzsvarā. Bet, man joprojām, manī nosēdusies šobrīd tā ticība, kad ir mums šīs 4 dimensijas, kur ir šis ķermeniskais, tad ir šī emocionālā pasaule, emocijas, tad ir prāta pasaule un šī garīgā gara pasaule. Un, vismaz tev savu pieredzi, es esmu apjautusi, kad, savienojot, pirmkārt apzinoties, kad manī vispār ir šīs dažādās dimensijas, un pēc tam, kā tu arī teici, apzināti izvēloties, tā kā apjaušot, kā man katrā no šajām dimensijām šobrīd ir, varbūt man ir kaut kāds ļoti emocionāls laiks, un varbūt kā es šo emocionalitāti varu, kas man varbūt var palīdzēt no manas citas, dimensijas, piemēram, ķermeniskās, fiziskās, palīdzēt šo emocionalitāti kā izbalansēt, un, vai arī no garīgās, jā, un tāpēc es domāju, teiksim, ja mēs bijām ļoti šajā materiālajā ciparī uzņēmumos, pirms strādājot šie rezultāti, cipari, ieņēmumi, peļņa, ja? Tā kā absolūti tas ir bijis tā kā ilgs grāvis, un šobrīd cilvēki esot šajā sistēmā, protams, kādā mēs esam šajā sabiedrības un organizāciju uzņēmumu, cilvēki sāk meklēt kaut ko, kas tā kā ir pilnīgi pretējs tam. Un tas ir tā kā garīgais, kas ir vispār nav par materiālām vērtībām, bet kaut ko pilnīgi citu. Bet skaidrs, aizbraucot uz šo nedēļas retrītu pilnīgā mierā un klusumā, absolūti kaut kādā, atrautā, varbūt pat kaut kādā mērā vidē no ikdienas, mēs dabūjām to izbalansēšanas mehānismu. Tā kā mēs dabūjām to pilnīgs klusums, pilnīgs miers, neviens nerunā par cipariem, rezultātiem un tā tālāk. Bet es domāju, un tas ir vajadzīgi, bet kā tajā ikdienā mūsu tajā sabiedrībā tomēr izbalansēt, lai tajās vidēs, kurās mēs ikdienā esam, mājās, mums kaut kādas profesionālās vides, lai ir šie grāvji mazāki. Jā, jo ir interesanti šis te fakts arī par to, ka cilvēki dzīvo daudz lielākā labklājībā, nekā viņi jebkad ir dzīvojuši. Ja mēs labklājību, atkarībā kā mēs, protams, mēram, kas ir labklājība, vai ne, ko tas nozīmē. Bet ja mēs runājam tādā pārticībā, kā vispār cilvēks dzīvojot zemes dzīvi, kā viņš var mērīt, vai ne, ja vēl runājam par tādu rietumu pasauli, vai ne, tev ir ko ēst, tev ir darbs, tu vari atļauties tur ceļojums vairāk kā jebkad, kaut vai ja mēs salīdzinām ar mūsu bērnību, vai ne, ir taču pilnīgi citādāk, bet nav tik daudz depresijas un visa šī cilvēki nav bijuši nelaimīgāk kā šobrīd, un man liekas, ka tur arī ir tas, kāpēc tie cilvēki sāk rauties pilnīgi uz to otru pusi.
Un, ja vēl globālāk skatās, es nesen arī par šo te domāju, man arī citreiz patīk filozofija, un es par to domāju, kā tas ir cilvēks, kurš nedzīvo tajā balansā, bet dzīvo tikai tajā ciparu pasaulē, viņš ļoti bieži lēmumus pieņem tādus, kas nav saskaņā, tā kā ar zemi, ar dabu, ar kuru mēs dzīvojam, jo viņam ir tikai tas prāta, un viss tiek mērīts ciparos, ieguvumos un tā tālāk. Un līdz ar to mēs jau redzam to, kas notiek, un par to bļauj daudz, gan vides aktīvisti, gan visu to, ka ir jābeidz, tā kā šis, kā lai saka, genocīds pret zemi, vai ne, jo kas notiks tālāk. Bet cilvēks, kurš dzīvo tikai šajā, pasaulē, viņam ir diezgan vienalga, jo viņam ir, tikai šī apziņa šajā vietā viņš dzīvo, bet tajā brīdī, kad viņam ir sauciens, ka nav šī te balansa, ka ir slikti, ka viņš jau vienalga, cik viņš nopelna un cik būtu veiksmīgs uzņēmums, viņš nejūtas laimīgs, tad viņš brīvprātīgi piespiedu kārtā ir spiests meklēt citu ceļu, un tur sāks tas garīgums, viņš sāk pildīt to savu trauku no citas puses, un tad, kad viņš sāk pildīt to citu pusi, to sirds telpu iespējams, vai to garīgo pusi, tās emocijas mainās, un iespējams viņam vairs nevajag darīt tik daudz pāri tai zemei, lai viņš varētu būt laimīgs, un ka tas nāk no tādas kolektīvās, ka vienkārši ir vienkārši, ka tas nav pat tikai, kā cilvēka indivīda, bet ka tas jau notiek tādā kolektīvajā laukā. Jā, un tu ļoti precīzi īstenībā iezīmē arī ar tādu vienu modeli, ko es mācu arī vadītājiem, līderiem organizācijās. Un man patīk, man šķiet, Juris Rubens, kurš arī ir viens no maniem skolotājiem, arī ļoti cienu to, ko viņš Lūžņas stacijā dara, un es bijusi uz retrītiem, kā reiz īstenībā 4 inteliģenči. Bet viņa arī šis citāts bija, kad mēs mūža tādā pirmajā daļā, patiesībā mūsu uzdevums kā individam ir veidot šo savu ego, šo trauku, kas ir būtībā materiālā pasaule, mūsu ķermenis, mūsu sasniegumu, mūsu procesi, mūsu ambīcijas, mūsu fokus uz šo materiālo. Un es, piemēram, šobrīd savu dēlu skatoties, kuram ir 20 gadi, es ļoti to redzu. Un viņam pie gultas ir Warren Buffett grāmata, tā kā, ja? Un man pie gultas ir pilnīgi cita grāmata, un tā kā tas ir ok, bet kad šis ir tā kā, mēs mūžu pirmajā daļā uzbūvējam to trauku, kas ir mūsu tā struktūra, ego struktūra, personība, nostiprinām kaut kādu šo savu pašvērtību, caur savu ambīciju sasniegšanu, un tad ir tāds kaut pagrieziena punkts katram, kurā veidā parasti jau, ja mēs, kā teikt, paši tik ļoti apzināti neesam, tad, kā teikt, iespēr mums pa to dibanu, jā, stiprāk vai vājāk, vienu vai vairākas reizes, bet, tad ir tas brīdis, kad mēs sākam pārvērtēt vērtības. Un vērtības ir tēma, ar kurām es strādāju, palīdzu uzņēmējiem definēt vērtības, ieviest vērtības, iedzīvināt. Un vērtības ir principā tie mūsu, tas, par ko mēs iestājamies, tas, kam mēs ticam, tas ir tas, kur ir mūsu spēks. Un tad, kad mums ir šis trauks, ja tas ego ietvers, nodefinēts, tad notiek kaut kāds šis krīzes brīdis, un mēs sākam par to pildījumu domāt, ar ko tad es to trauku pildīšu, kā šis svētā grāla trauks, ja tas ir tikai trauks, tad tas ir tikai trauks, bet es esmu trauks ar pildījumu, un kāds tad tas pildījums man ir, no kā es pats kā varu padzerties, un kā es caur šo pildījumu varu padzirdināt cilvēkus sev apkārt, sabiedrību, zemi, un tas ir tas, ko es varu dot, kā es to gribu dot, un tās ir manas vērtības, tas ir, kopā ar manām prasmēm, darbībām, domām, pasaules redzējumu, bet pašā pamatā vērtības, kuras tad kopā tas viss veido manu identitāti, un tas tad arī ir tas autentiskums, pie kura nereti, mēs nonākam kaut kādā vecuma posmā, es teiktu, ka, tas nāk ar tādu briedumu. 40. Jā, tas ir ļoti skaists laiks, ļoti skaists, arī grūts laiks, bet kaut kādā ziņā
brīdis, kad varbūt tie meklējumi pierimstās. Un jā, tā piepildījuma un nosvērtības sajūta iesakņojās tādā personībā, un pati šī personība iesakņojās, jo meklēšana ir tāda kustība, varbūt tur, varbūt tā, varbūt šitā, un tas viss ir dabīgi un vajadzīgi, tāda grāmata un šāda grāmata, šis skatījums un tāds skatījums, tāds retrīts un tāds skolotājs, un tas ir viss ļoti vajadzīgi, bet tad kaut kādā brīdī piekūst vienkārši no tās skrējiena un meklēšanas, un tad tas ir ļoti svētīgs brīdis, jo tajā piekusumā tu vienkārši sāc vairāk uz to iekšu fokusēties, varētu teikt, pagaršot, kas tad jau tevī varbūt ir, varbūt tas pildījums jau tevī ir iekšā, un tev tikai šķiet, ka tev viņš no ārpus kaut kur ir jāsapild. Tie ir tādi ļoti skaisti jautājumi, un tas ir tas, ko es mīlu, man jau kopš vispār, kas man interesējas dzīvē visu laiku, ir cilvēks. Un tad, tās āriņas un iekšiņas, un zinu par to drosmi vēl, ja te vēl tā klausoties sākumu ļoti, ļoti norezonēja, jo man liekas, šis meklētāju ceļš ir par mūsu pašu drosmi ieskatīties savā spogulī. Un bļāviens, tas taču ir rīktīgi grūti. Un tā, kad reāli ieskatīties tiešām, un nevis es skatos un es izdomāju, ko es tur redzu, un tas tēls mainīgs ir, atkarībā no tā, kur leņķi es skatos, vai no kādas sajūtas es skatos, vai no kādas vietas es skatos, bet patiešām apstāties un vienkārši skatīties sev, tā riktīgi dziļi iekšā un caur sevi un aiz tām sejām un vēl dziļāk. Jā. Bet kā tu teikt, ja mēs runājam par tiem spoguļiem, par to skatīšanos, kā tu domā, vai cilvēks to reāli var izdarīt viens pats? Un šeit es gribu izšķirt, manuprāt, ir tādi divi varianti, ka tu skaties uz sevi tai spogulī, un viens ir tas, ka tu sevi zākā, un tu redzi sevī tikai to slikto, un tad ir otrs, kurš vispār es esmu nenormāli brīnišķīgs. Un viens ir caur agresiju, tad otrs tur var būt caur upurlomu, ka redz, kāds es tāds esmu slikts, bet caur upurlomu. Un tad ir tas trešais, kurš es pat nezinu, vai viņi var nosaukt par tādu narcistisku, bet ka viņš negrib skatīties. Ar mani viss ir kārtībā, Man liekas, tam trešam variantam tu tāpat nekā īsti nevar, tas ir. Bet runājot par šiem te diviem, varbūt ir vēl kāds variants. Kā tu domā, man personīgi liekas, ka ir nenormāli grūti bez tā pavadoņa, ja tev ir vai vajadzīga kaut kāda, bet jebkurā gadījumā tas beigās ir cilvēks, kurš tev parāda vai to metodi, vai kaut kā, jo vienkārši zini, es tagad sākšu strādāt ar sevi, tev ir tik daudz programmas, tik daudz viltus, ka tu nemaz netiec tālāk par kaut kādu savu programmu, ko tu redzi spogulī. Kā tev liekas? Jā, es esmu ļoti pateicīga, ka man ir dzīve uzdāvinājusi līdzās šajā meklējuma ceļā cilvēkus, kuri ir bijuši, es teikšu tā, kāds vairāk, kāds mazāk, bet tomēr soļus uz priekšu, un ar tādu jau tīrāku redzēšanu. Un, ja es tā, teiksim, atbildot uz tavu jautājumu, es domāju, ka cilvēkam ir vajadzīgs īpaši meklētājam kāds draugs, vai es teiktu pat vairāk tomēr skolotājs vai kaut kāds role modeli. Un, ja tā godīgi paskatās, es domāju, mums vispār ļoti interesants aspekts, kā paskatīties uz sevi, ir paskatīties, kas ir tie cilvēki, kuriem es sekoju, kurus es klausos, kādi viņi ir, kas viņos ir, kas ir viņa identitāte, kas ir tas, jo mēs, protams, ļoti bieži uz šiem cilvēkiem projicējam kaut ko mēs sevī
vēl neesam gatavi atvērt, bet viņi principā ir tā kā tādas vadugunis, kuras tā kā pa solītim mums tā kā palīdz, tuvoties tam savam spēkam, jo ir kaut kas, ko es šajā personībā, identitātē abrīnoju, kas mani iedvesmo. Un īstenībā tā ir mana vērtība, jo ja kaut kas man iedvesmo, aizdedz, tad tas ir tas, kas savibrē ar to, kas manī jau ir iekšā, un viņā es to redzu. Un tā īstenībā ir projekcija man pašam viņā. Un tas ir ļoti skaisti, jo, kad šie rolu modelību skolotāji, viņi mums palīdz gan to uguntiņu turēt sevī dzīvu, to dzirkstelīti un to aizrautību, gan arī virzīties uz priekšu un tuvināties tam, lai es sevī to spēku vai kaut kādu profesionālo jomu vai kaut kādu prasmi slīpētu un ticētu. Un tā ir tā kā tāda, bākuguns vai lāpa. Un man liekas, šādi cilvēki ir ļoti, ļoti vajadzīgi. Un, viena no manām skolotājām, ja mēs pieskārāmies tiešām gadus 5-6, ir Karolaina Maisa. Viņa ir amerikāņu, viņai kaut kādi 70 pāri gadi, bet tāda jaudīga dāma, un tā viņa vienkārši pat tiešo lietas runā skaidri, bet vienlaikus viņa ir principā misticismu skolotāja, bet arī ar tādām dažādām spējām, bet vienlaikus arī ļoti izteikti. Īstenībā ļoti izbalansētas visas šīs dimensijas. Ir garīgais, savienots ar zemes, ar materiālo, ar prātu un viss šis. Un tas ir tas, kas man iedvesmo, jo, kā es teicu, man liekas, ka tas ir tas ceļš, kuru es gribu pirmkārt sevi stiprināt un attīstīt, un tad es viņā šo redzu, kur nav tā kā ārprātīgs kaut kāds garīgums noliedzot kaut ko citu, bet nē, kā mēs uz šo visu tā kopā no tā viduspunkta varam skatīties, kā mēs varam par to runāt. Lūk, tā ir viena, un otra ir mūsu skolotāja, mana augu ceļu skolotāja Inina, un tas, ko es no Inina ļoti esmu mācījusies un ļoti cienu viņu par to, kad viņu iemieso, ja Karolaina Maisa ir tā, kas stāsta un rāda lietas un izskaidro no dažādām perspektīvām, tad Inina ir tā, kurā dod makšķeri. Viņa dod makšķeri, un viņai ir šī milzīgā pacietība un uzticēšanās tam, ka tu varēsi. Jā, tev ir jāatbūst tavi pūni, tev ir jāizdusmojās, tev ir jāapvainojās, varbūt tās vēl kaut kas, un viņa stāv tajā savā pārliecībā un tic, ka tu varēsi nonākt, ka tu varēsi uzkāpt tajā kalnā, un es tev nepadošu roku, tāpēc, ka es zinu, ka tu varēsi pati uzkāpt, un tad tu būsi tādā spēkā, kādā tu nebūtu, ja es tev izstāstītu, pa kurieni tev ir jāiet. Un tas ir tas, kas man ļoti iedvesmo un ko es gribu arī savā darbā ar cilvēkiem strādājot stiprināt šo ticību, ka tu vari un tādā veidā atvērt tavu otrā cilvēkā to spēku, kas viņā patiešām arī ir. Jā, tas divas. Ļoti skaisti. Jā, es tev saprotu, par ko tu runā. Un noteikti, ka, ja mēs runājam par skolotājiem un mēs runājam par cilvēkiem, kuri pat sāk ceļu, ir skaidrs, ka šie skolotāji vai tās vides vai tie role modeli vai visi tie viņi mainās procesā. Un no savas pieredzes ir baigi svarīgi, sevišķi šobrīd, kad ir tas viss sociālajā vidē tik ļoti vienkārši, sekot līdz kaut kāda cilvēka vērtībām, kā viņš to dzīvo, to dzīvi, balstoties uz šīm vērtībām, uz to identitāti, par ko tu runāji, ik pa laikam sev nočekot, vai tas joprojām atbilst man. Tāpēc, ka mēs maināmies, mēs noteikti, gan tā ir evolūcija, gan tā ir izaugsme, vai ne, un nočekot, vai tas cilvēks joprojām ir tas, vai tas nav tā, ka es tomēr eju bišķi citu, un tas
joprojām esot tajā miedarbībā ar šo cilvēku, un nav svarīgi, vai tās ir attiecības ar otru cilvēku, vai tā ir draudzība, vai tas ir kolēģis, vai darba vide, vai joprojām manas vērtības saskaņo tajā brīdī, kad mēs nemainam to, tad mēs sevi bremzējam. Tev noteikti arī bija pirms gadiem citi skolotāji, un tad šajā brīdī tie ir šie. Mums vispār vajadzētu ķerties klāt tai tēmai par tavu ceļu, bet man liekas, mums tik interesanti saruna virzās. Ok. Viens ir tas, ka mēs saprotam to, ka ir nenormāli forši tevī klausīties, un ko, manuprāt, ko nozīmē ir forši klausīties, ir tas, ka cilvēks ir... Jo man ir citreiz tā, es varu arī klausīties intervijas ar cilvēkiem pat par tēmām, vai pat tad tajā brīdī, ja man nerezonē tā brīža, tas cilvēks ne īsti ko pat viņš dara, bet man rezonē, man patīk klausīties tad, kad cilvēks ir stabils savās vērtībās, jo tā ir tas, ko tu teici, tad, kad cilvēks iemieso tās savas vērtības, no viņa nāk tāda, tur nāk tā patiesā, harizma, ja tā to var nosaukt, tur nāk tā iedvesma, un citreiz pat man klausoties, es domāju, šitā es taču nekad negribētu, bet tā viņa ticība tam, un tas, tā gan es gribētu, būt tā, ka tik nelokā, tas nenozīmē, ka tu neesi elastīgs, bet tu iestājies par to savu, kam tu tagad tici, bet... Ejot tālāk, es gribēju tev tagad atgriezties kaut kādus soļus atpakaļ, jo es zinu, ka tā vienmēr nav bijis, ka tā versija Ievas, ar kuru šodien mēs runājam, ka tā nav versija Ieva, tā ir, kā bija, es kaut kur dzirdēju to salīdzinājumu, Ieva volumu, kurš, kura tā nodaļa, bet kurš sējums. Un es gribētu patīt atpakaļ kaut kādus sējumus atpakaļ. Kas bija Ieva? Tagad tev būs droši vien jāizdomā, no kura punkta tu gribētu stāstīt. Kas bija tas, kas bija Ieva pirms, vai tu vienmēr zināji savu ceļu? Tas ceļš jau ved tik un tā, vai ne? Un viņš iet tur liekas uz atpakaļ un visādi. Bet kas bija pirms bija kaut kāds? Jo man liekas, ka cik es runāju ar visiem ir kaut kāds tāds klikšķa moments, aiz kura ir tā, ok, te es mainu krasi, jo tās trajektorijas mainās tik un tā, bet ir viens brīdis, visbiežāk dzīvē, kad ir ļoti krasa, tāds lauziens, ja var teikt. Vai tev tāds bija, ja jā, kad, un kas bija tas, ar ko tu pirms tam nodarbojies, vai kas bija Ieva tajā laikā pirms, un kas notika? Jā... Tad es varbūt, lai tādu to stāstā kaut kādus tos galvenos pavadienus ieskicēšu. Un kaut kā man tomēr sāks sajūt, ka tas atspērienu punkts, lai ir tiešām tās saknes, jo tas, ko es ļoti spēcīgi apzinos pēdējā laikā, ka šīs saknes un vieta un vide, no kurienes mēs nākam, ir ārkārtīgi būtiska. Un ir ārkārtīgi būtiski to apzināties, tajā atgriezties un tādu pateicību ieraudzīt gan to, kas ir bijis grūti un kas ir tas, ko es negribu ņemt līdzi, gan arī tās skaistās lietas, respektīvi stāstīšana par tādu bērnību. Es nāku no zemnieku ģimenes, no 4 bērnu ģimenes, un es esmu vecākā meita. Un tas īstenībā ir būtiski, jo šī atbildības sajūta man tik ielikt šūpulī, un šīs rūpes un pieskatīšana un tāda. Tā ir tā, kas bijusi visu laiku cauraudusi manu dzīvi, manas attiecības. Un arī šī tuvums zemei, ja man reiz bija jāatcerās viss tāds kaut kāds emocionāli skaistākais mirklis no bērnības, tad man tā sajūta ir vasara, ir nolījis lietus, speļķis un ir
ir mūsu pagalma ceļš, kurš ir ar tādu mālainu zemi, un es eju un ar bastām kājām, un caur maniem pirkstiem spiežās tā silti mitrā mālainā zeme, un es pa tām peļķēm eju, un jā, un tā ir tā bērnības iespēja būt ļoti, ļoti tuvu zemē, un vērot šo cikliskumu, kur kā tas ir, kad sēj graudus, tad nāk ziema, tad nāk laika stākļi. Es reiz uzrakstīju dzejoli tētim, kur viņš kā zemnieks principā katru gadu spēlē pokeri ar Dievu, jo viņš nekad nezina, kā būs, kā tie laikapstākļi ļaus vai neļaus ražas laikā. Jā. Cik tā būs ražana. Nu, lūk, jā, tā bija droši vien tas atspērienu punkts, kas ir būtisks, un tas arī īstenībā ir būtiski tādā ziņā, ka es uzaugu diezgan tādā, nošķirtā vietā. Mums bija māja laukos, kur nebija iespēja, piemēram, apmeklēt pulciņus, tur man nav tāda pieredze, kā tas ir, nezinu, kaut kāda mūzikas skola vai vēl kaut kas. Es aizbraucu ar autobusu uz skolu, un tad man atbrauc atpakaļ vai nācu tur no Raunas, tur kaut kādas 8 kilometri mājās. Un tā ir tā pieredze, kura īstenībā ir ielikusi pamatus arī kaut kādām manām domāšanas un uztveres noteikti perspektīvām. Nu, lūk, un jā, un tad droši vien tas nākamais posms ir gan ātri, vidusskolā, jā, gan ātri jau sāku dzīvot tā kā atsevišķi, respektīvi studēju Cēsīs, un tad aizbraucu jau uz Rīgu studēt. Un studējot pirmajā kursā sociālo darbu, kas arī interesanti, tāda izvēle, atskatoties sociālais darbs, kas arī ir par, būt atbalstam un citiem. Bet mans vecākais dēls pieteicās man 19 gados, un tad man bija iespēja brīnišķīgi nomainīt sociālā darba studijas uz bibliotēkas zinātnes studijām. Un tā arī man draudzība ar grāmatu sākās, un arī pirmās laulības, kas bija gan ātri, un arī īstenībā iedeva tādu ļoti lielu rūdījumu. Šeit 20 gados es apprecējos un piedzima vecākais dēls, un tāda ļoti ātri, ļoti atklāta atbildības uzņemšanās, audzināt bērnu, rūpēties par vīru, kurš bija 10 gadus vecāks, un drīz pēc 2 gadiem brālis pieteicās, respektīvi 2 dēli. Jā, bet šīs laulības bija grūtas, jo tajās kaut kur es redzēju šo arī vecāku patērnu, attiecību patērnu, kas ir sieviete, kas ir vīrietis, un cik greizi tas, tajā brīdī es vēl neapzinājos, ka tas nāk varbūt tik ļoti no manas ģimenes, kurā es uzaugu un vidas. Bet jā, es apzinājos, ka tas bija greizs tajās attiecībās un laulībā, kurā es biju, un pēc 9 gadiem, jā, es izšķīros, un ļoti smags šķiršanās process bija arī ar tiesas prāvām, bāriņtiesām, un kaut kādu brīžu bija arī tādi, ka likās, patiešām es esmu gatava uz skrenčiem doties tā visā, un viss bērni pa vidu un šīs, jā, neieejot šobrīd detaļās, bet tāds arī ļoti izaicinošs, grūts posms, kurš atkal kaut kādā ziņā pārgāja no tāda attiecību perspektīvas satiku vīrieti, kurš palīdzēja un atbalstīja man iet cauri šim šķiršanās procesam. Piedod, Ieva, es tev pārtraucu. Jā. Es tev gribu uzdot jautājumu tieši par šo punktu. Ļoti bieži ir tā, ka cilvēks sastopas ar grūtībām. Principā tas jebkurā gadījumā ir ceļš pie sevis. To tu saproti tad, kad tu to jau apzinies. Bet ļoti bieži ir tā, ka mēs domājam, man ir problēma, man ir traki un man ir grūti, un tad viņš iziet cauri tam, kaut kad tas posms beidzās, visticamāk, viņš kaut kad beidzās. Bet viņam paliek sajūta par to posmu, ka tas ir bijis pret viņu, ka tas ir bijis slikti.
Tas var, un nonāk nākošā situācija un veidojas patērns par to, ka dzīve vispār ir nenormāli grūta un nenormāli cīņa. Un to var mainīt tikai tajā brīdī, kad tu saproti to, ka tas notikums notika par tevi. Un tad, jo biežāk tas notiek, jo paliek vieglāk, jo tu saproti, ok, šis notiek par mani, šis ir, lai tuvinātu mani sev, lai manī rastu vairāk spēku, vai kas kuram ir. Tas mans jautājums uzreiz tev, pirms tu ķeries pie tā nākošā, lai varbūt stiprinātu kādu, kurš ir kaut kādā, pīķa zemajā kaut kādā momentā. Kas bija tas, kāpēc tev šis, ko tev šī pieredze deva? Super, paldies par šo jautājumu, jo tā ir arī pieeja coachingā, kas man ļoti, ļoti patīk un ko es ļoti atceros no mācībām, kad šīs dzīves dāvanas nereti ir iesaiņots tev skaistos spīdīgos papīrīšos, bet kaut kādā ļoti apbružātā vecā avīzē, un tad mēs vienkārši pieklājīgi sakot. Tajā nekāda dāvana noteikti nav, un tad mēs īstenībā, ja mēs viens spējam atsaiņot vaļā, tad mēs baigos dimantus tur varam atrast. Un paldies par šo jautājumu. Tas ir tieši par to, jo tas dimants, kas man bija caur šo pieredzi, noteikti bija, ja tā es vēl pat no šī brīža perspektīvas paskatos, tad tas bija stāsts, kā mainīt savu redzējumu, domas patērnu par to, kāds ir attiecību modelis, ko nozīmē vīrietis un sieviešu attiecības, un kā būt attiecībās, kā ir būt attiecībās, kur ir pazemojums, vienlaikus arī apzinoties, ka tā ir mana izvēle. Man jau neviens nespied, es izvēlējos šo vīrieti, es izvēlējos šīs attiecības. Tātad, kas manī ir tas, kas mani vedina izvēlēties darīt. Kāpēc tu gribēji tā justies? Jā. Un, protams, es nonāku un es ieraugu, protams, ļoti lielā mērā, kāds bija manas mammas un tēta attiecības, jo tas ir tas, ko es esmu sevi uzsūkusi katrā šūnā, un tad, es pēc tā paterna, kas ir ieprogrammēts manās šūnās, eju un dzīvoju tālāk. Un tad kaut kādā brīdī, es tā saprotu, bet vispār galīgi nav forši. Un kaut kā es nejūtos labi un kaut kas nav riktīgi. Un tad ir, protams, kaut kāds brīdis šajā visā epopējā, tur, kad es saprotu, ka nav labi tajās pirmajā laulībā. Un tad, protams, viņš ir tas sliktais un visas vainošanas un viss. Bet beigās jau tu pirmkārt nonāc pie tās izvēles, ka, ok, ja tev ir slikti, tad tev joprojām ir izvēle, vai tu gribi palikt šajā stāvoklī, vai ir kaut kas, ko tu sevi vari mainīt, lai mainītu to situāciju. Un ja tu nonāc pie tā, ka tas ir cilvēks, kurš ir tāds un kurš nav gatavs mainīties, tad atkal tā atbildība atgriežas pie manas pašas. Labi, es zinu, ka viņš ir šāds cilvēks, ka šāda mums ir tā vide, kuru mēs kopā radām, vai es izvēlos palikt šajā vidē. Un tajā brīdī tā ir tikai pilnīgi absolūti mana atbildība. Es redzu skaidri, ja viņš ir šāds cilvēks, es esmu pati viņu izvēlējusies, un man atkal ir iespēja izvēlēties, vai es šeit palieku, vai es kaut ko mainu savā dzīvē. Tā, protams, es šobrīd tā ļoti racionalizēti, bet, ja mēs tā virs paskatāmies, tam visām jau ir milzīgi emociju un bērnu iesaisti un tā tālāk, ja, bet atkal tad ir tas jautājums, kurus ļoti skaidri izdzīvoju, šis stāsts, kad palikt kopā daļ bērniem, kaut kādā mērā, kurus piedzīvoju savā ģimenē, kur, man vecākiem ir 4 bērni un starp viņiem, nebija būt tāda mīlestība un bija tāda, grūtas attiecības, ļoti spriedzes pilnas attiecības. Un tad ir tas jautājums manā dzīvē, vai es esmu gatava palikt kopā ar vīrieti, ar kuru man patiesībā, nav forši, un vai es to esmu gatava darīt ar bērniem. Un tā kā, protams, tajā brīdī ļoti skaidri tā apziņa, kad es nodarīšu pār ne tikai sev, bet arī saviem bērniem. Tā ir tā programma, ko tu atkal nodod tālāk.
Jā, un es atkal nododu to tālāk, un tad es, jā, izdarīju to citu izvēli, un es nonācu pie tā, kad principā es izvēlos nedarīt sev pāri, nedarīt sev pāri, un kaut kādā ziņā arī jau nedarīt tam otram cilvēkam pāri, un nedarīt pāri bērniem, bet es izvēlos cīņas vietā mīlestību, un zini, pat visam pāri es izvēlos, un es ieraugu iespēju, ka man ir iespēja izvēlēties. Jo stāsts jau nav par to, ka viņš nedrīkst tāds būt. Viņš drīkst tāds būt. Viņš tāds ir. Vai ne? Ir. Un viņam ir visas tiesības tādam būt. Un gudīgi sakot, šis pirmais vīrs bija cilvēks, man jau šķita no visā šā pieredzēs, es tā kā izgāju cauri, un es tiešām no visus cilvēkus spēju pieņemt, un ir tiešām ļoti sirds plaša mīlestība. Bet ar viņu man bija visgrūtāk. Un tikai šogad ar šo pirmo vīru kaut kā tik ļoti dziļa bija tā sāpe un kaut kāds aizvainojums. Un joprojām mums, protams, ir šis konteksts, jo man, tiksim, arī viens dēls joprojām dzīvo. Un es redzu, ka viņam ir šie 50 gadi, un tā kā es nespēju saprast, bet kā tā var būt, ka viņš nesaprot kaut kādas lietas un ka viņš ir tik tāds un šitāds. Un man bija ļoti grūti pieņemt. Un laikam tā ir viena no lielākajām dāvanām, ko es varbūt līdz galam esmu atpakojis tikai tiešām savos 40 gados, kad ir pagājuši 20 gadi, kopš es apprecējos ar viņu, ka pirmkārt no tādas dvēseles perspektīvas skatoties, kad viņš ir uzņēmies šo grūto lomu, pildīt šo kaut kādā ziņā ļauno tēlu pret manā apziņā, ja, kur viņš man visu laiku triggerē un rāda, kur vēl es varu paskatīties dziļāk un ieraudzīt, kad tās viņa rīcības dod man iespēju man pašai dziļāk un dziļāk ieraudzīt un pieņemt sevi. Un otra lieta – pieņemt sevi, bet otra lieta, ko es šajā vasarā pilnīgi noteikti sapratu, pieņemt, kad vienkārši ir šādi cilvēki pasaulē un atmest kaut kādā ziņā savu idealizēto pasaules uztveri, kura nav realistiska, ka visi cilvēki ir jauki. Jā, viņi ir, es ticu, ka dvēseles mums visiem patiešām ir, nāk no mīlestības, bet tomēr, ka mums šīs izpausmes ir ļoti dažādas un ir dzīves, kurās ir šādi, un ir cilvēki, kuri absolūti nesaskan ar manām vērtībām un pārliecībām, un vienkārši to pieņemt un necīnīties pret to neatzīt. Kā arī viņiem ir vieta būt. Jā, viņam ir vieta būt, un kaut kādā ziņā pat īstenībā tāda liela cieņa, jo viņi ar to savu būšanu palīdz man izkāpt no mana kaut kāda idealizētā skatījuma un pietuvināties kaut kādai varbūt lielākai patiesībai par to, ka viss šī dažādība ir ļoti būtiska un svarīga, lai kaut kāda šī dzīvības kustība un evolūcijas kustība un mūsu personības attīstība varētu notikt. Jo, ja jau mēs dzīvo tādā super ideālā pasaulē, uz kuras kaut kādu brīdi ļoti ticēju, visi ir jauki, visi ir labi, iedomāties. Taču bāds būtu rīktīgi garlaicīgi, kā mēs tieši kā dvēseles augtu, mēs neaugtu. Jo tā kā tu teici, mēs ar sāpēm augam. Un tātad, šie cilvēki, kuri vienkārši mums rīktīgi triggerē, kurus mēs absolūti nesaprotam, nevaram pieņemt, un tā kā mums viņi besī un tracina, paldies jums! Paldies, jo tieši tāpēc tas man palīdz pārvarēt sevī to dusmu un pieņemt, this is it, tāpat kā dabā. Ir vētras, ir milzīgi augstumi, ir šīs katastrofas, un viņas mūs stiprina, jo mums ir jāiziet cauri kaut kam. Mums ir jāsakopo savi spēki un jāpaceļ sevi nākamajā spēka līmenī tieši tāpēc, ka mums ir jāpārvar šis kaut kāds grūtais cilvēks vai ārējie vai apstākļi. Lai cik tas citreiz jocīgi neliktos, ka tev, protams, tu jau audz arī vieglumā un skaistumā, nav vienmēr jābūt dramatiskām pieredzēm, bet to savu patieso spēku bieži vien tu ieraugi tajā grūtībā, un šeit es vēl gribēju
izcelt par to, ka tas, ko tu stāstīji, par tām attiecībām, kā tas ir. Ja tu esi 20 gados zaļš gurķis, vai ne, sieviete ar bērnu, un tad jau ar 2 bērniem, un ir vīrietis, kurš ir 10 gadus vecāks, kurš liekas tajā brīdī, kurš ir daudz viedāks, kurš daudz vairāk saprot no dzīves, un tad pieņemt lēmumu, aiziet. Ja mēs, ir, man liekas, milzīga atšķirība, vai sieviete sēž kopā ar to vīrieti 30 gados, 35 vai 20 gados, un tas stāsts, ko tu minēji, manuprāt, ir par to atbildību, par to izvēli un uzņemties atbildību par savu izvēli. Jo šis ir, man liekas, tas, kur bieži mēs straglojam tajā, ka mums liekas, ka mums nav izvēles, jo mēs īstenībā neesam gatavi uzņemties atbildību. Tā kā pēc tā tavu stāstītā, man liekas, wow, ka, ja mēs, un es neesmu absolūti nekāds pozitīvās domāšanas piekritējis, ka viss ir tik nenormāli pozitīvi, bet ja mēs runājam, kas ir tas, ko tu varēji iegūt, pēc tādas manas sajūtas, tev kā cilvēkam, kurš ir, gribētu dzīvot savā ideālajā pasaulē, pūkainajā burbulī, bez šīs pieredzes, varbūt, ka tu nemaz nevarētu nonākt tajā pozīcijā, ko sauc par drosmes ceļu, ko sauc par savu atbildību pret to savu drosmes ceļu pretī sev, ka tieši tas rūdījums bija tas, kas tev ļoti iespējams bija vajadzīgs, lai tu viņu varētu turpināt. Tāds ļoti skarbs, kas tev arī tavām, nezinu, tādu piemēru, ja tu esi kā tāds pūkains zvēriņš, tad kaut kādus, nagus un zobus sasākt iedod, lai tu vari tālāk par to dzīvi iet. Kaut kā. Okay. Labi, turpini tālāk. Kas tālāk bija kaut kādi tavi change momenti? Jā, un tad lielie momenti droši vien, ka pēc šīm attiecībām man bija tā kā ļoti pilnīgi tāds, kaut kādā ziņā otrs, varbūt grāvis arī, attiecību ziņā, attiecību pieredzi ziņā, kā ir, es tiešām satiku tādu dvēseles soulmate cilvēku, ar kuru absolūti jutos mājās, un ja pirmais vīrs bija tāds absolūti ugunīgi un ātrs un strauši un viesulis un stresains, tad šīs otrās attiecības lielās, patiesībā kaut kādā ziņā es teiktu, ka tā tiešām jau bija nobriedusi mīlestība tādā dvēseles līmenī. Jā, tad tas bija tāds ļoti liels pieredzes ceļš, attiecības 7 gadu garumā, kur arī bija atkal šis, piemēram, kas arī nereti daudziem cilvēkiem, kā tas ir pieņemt otru bērnu, un kā tas ir, kad tev ir tavs bērns un ir partneris, un kā ir šim partnerim veidot attiecības ar tavu bērnu. Šī ir īstenībā ļoti liela tēma, un es teiktu, tā ir ļoti, ļoti liela dāvana, kuru varbūt tiešām tādā nevisai skaistā papīrītī mums dzīve pasniedz, bet tas prasa ļoti lielu spēku, lai viņi atsaiņot un ieraudzītu šo dāvanu, kā veidot attiecības ar bērniem, kuri nav tavi bērni, un kā viņus pieņemt un mīlēt tajā reālajā ikdienā, kur ir ļoti dažādi skatījumi par audzināšanu tā tālāk, un bērns, kā ir, kas ir kaut kas tik ļoti daļa no tevis. Un arī šī loma, mātes un tēva loma. Tur ļoti daudz apakšas stāstu un dimensijas. Bet man bija šī pieredze arī. Un tad tur bija tas tāds interesants stāsts, kas atkal ir par tādu cikliskumu kaut kādā ziņā. Tad, kad mēs sākām satikties, kaut kā nejauši pie mums bija nonākusi grāmata, Paula Koelju grāmata par Santiago ceļu, kur viņš raksta, vai tā bija alķīmiķis, es nezinu, bet respektīvi, kurā viņš stāsta par savu gājienu Santiago ceļā, un mēs tad romantiski ļoti, ļoti iemīlējušies viens otrā, nodomājām, kaut kad mēs noiesim to Santiago ceļu kopā. Un tad pēc 7 gadiem esot kopā, protams, arī tas ceļš augšā lejā, bet joprojām ļoti mīlot viens otru, tiešām ļoti, ļoti dvēselē. Mēs apprecējāmies, un mūsu medus mēnesis bija, ka mēs gājām mēnesī Santiago ceļā. Un tā kā, jā, tas droši vien dzīves paradoks, neiedziļinoties varbūt dziļāk detaļās, arī bija tāds, ka es pēc šī Santiago ceļa,
man jau bija priekšnojautas, bet sākās man tādi iekšēji transformatīvi procesi. Un mēs pēc mēnešiem, kaut kādiem, laikam, 5, 6 izšķīrāmies. Mēs bijām apprecējušies, nogājām Santiago ceļu, un mēs izšķīrāmies. Un tā šķiršanās arī vēl gadu ilga. Tā kā nē, mīlam, bet nevaram būt kopā un tā. Bet tas bija īstenībā mans tas, es teiktu, lielākais lūzuma pagrieziena punkts, jo tas man lika kaut kādā ziņā arī vēl vienu tādu gana iluziorisku pārliecību pārskatīt par to, ka, ja cilvēki mīl viens otru, tad viss mīlestība pārvarēs visu. Un kaut kādā ziņā joprojām man ir šī ticība, bet tas bija ļoti dzīvs piemērs tam, ka mēs mīlējām viens otru. Mēs tiešām sirdī ļoti mīlējām, mēs nevarējām būt kopā. Mēs nevarējām palikt kopā, jo, lai ir tas savienojums dvēselē un tā ļoti lielā mīlestība, bet tās virskārtas, kuras ir pa virstu, tas, uzcars man nāk prātā vārds, kas katram mums ir pa virsu, tas nostājās starp mums pa vidu. Un tas jautājums bija, vai mēs esam gatavi iet kopā tam savam uzsaram cauri. Un mēs nebijām acīm redzot gatavi. Un tad principā tas bija tas pagrieziena punkts, kur gadu kaut kādā ziņā tā sajūta, es atceros, bija tāda, ka mana sirds ir tā kā ar ārklu izvagota, uzšķērsta, un viņa ļoti, ļoti asiņo, kur no šī perspektīvas, šī brīža skatos, tā bija ļoti liela sirds atvēršanās, ļoti, ļoti sāpīga, kā tas parasti arī ir, kad no sirds verās vaļā no kaut kādiem nocietinājumiem, un tas notika pirms 5 gadiem, un šie 5 gadi ir bijuši ļoti gan tādā sirds dziedināšanā šo rātu, kas ir pie atvēršanas, gan arī vispār pieredzēt, kā ir dzīvot ar atvērtu sirdi. Un tas bija tas lielais pagrieziena punkts, kas ir teju līdz pārskatīt praktiski visu, un tas bija arī brīdis, vispār tāds nonulēšanās brīdis, jo tas bija 2019. gadā decembris, novembris, kad man bija 2. reizi izdegšana darbā pēc šī Santiago ceļa, attiecības gāja uz grīsti, un es biju nostrādājusi vispār Svetbanku 7 gadus, un es biju kļuvusi par vadītāju, vadīju nodaļu, un es sapratu, ka es nevaru vairs tur arī tajā darbā būt. Es principā aizgāju no darba, gada beigās mums arī noslēdzās attiecības, es nomainīju dzīves vietu, tas viss tā 19. gada beigās. Un 19. gada beigās es atceros, es braucu ar mašīnu, es braucu ar mašīnu, jā, un man bija kaut kāds decembris, un man priekšā ceļā izskrēja milzīgs meža koils no grāvja. Un man, riktīgi to mašīnu samīcīja tā, viņa bija man līzingā, un viņa to mašīnu samīcīja tā, ka tā mašīna vairs nebija remontējama, bet ar mani viss bija kārtība, es biju pie stūras nekā viena pat. Un tad es tā nodomāju, principā tā bija nonulēšanās, jo bija paņemts, tā kā viss mans darbs, manas attiecības, man jauna dzīve, jo es tajās attiecībās, kur mēs bijām, mēs sākām un izremontējām māju, respektīvi es aizgāju no tikko pašas izremontētas un dizainētas mājas, ko es biju iztaisījusi. Un tad pēdējais, kas bija vēl palicis no manas iepriekšējās dzīves, bija šī mašīna, un tad meža kolis man palīdzēja arī ar šo, kā teikt, novākt no trases. Un tad, principā, tas bija tas lielais pagrieziena punkts, absolūti nonulēšanās. Ko tu domāji, Ieva? Man baigi interesē, tagad ir pagājuši gadi. 5. Ko tu tad domāji? Tagad tu runā, tad vērās vaļā sirds un viss tur skaisti, un tad liekas, kā tādā ne drāmā, bet par Romeo un Džulietu, tādi, bet ko tu tad domāji, jo tajā brīdī, kad mēs esam tajās situācijās, tad, diez vai tas viss liekas tik romantiski, cik tas ir, kas bija tas, vai tu zināji, kur tu ej, ko tu darīsi, kas bija tas,
kā tu varēji aiziet projām no tā darba, nu, tā kā nezinot, kad viss brūk, nu, tā, kas bija tas, kas notika tevī pašā? Protams, tas bija nenormāli grūti. Pirmkārt, vienkārši absolūti bija kājām samīcīta mana ticība mīlestībai un ticība tam, ka mīlestība ir kaut kāds tāds spēks, kas var pārvarēt visu. Un tas tā kā, nu, tad likās, tad kas, ja divi cilvēki un mīl viens otru, nevar būt kopā un atbalstīt, un tā kā, un arī mums šo 7 gadus esot kopā, mēs bijām vispār tāds ideālais pāris, mēs tā kā, nu, tik ļoti bijām viens otram, un kad tik ļoti cieši kopā, un šī atraušana nost, es arī pirms, nu, tajā brīdī tiešām likās, ka tā kā no manis ir norauts gabals nost, un šī, un šī, nu, vieta, no kuras ir kaut kas norauts, ļoti, ļoti sāp, viņa ir ļoti, ļoti jēla, un tāpēc, ja tā pavisam godīgi, es pat varu pateikt tā, ka tikai kaut kādā šogad es esmu tiešām pilnīgi emocionāli tīri izjutusi, kad šī saite šo cilvēku, kurus joprojām mīlu sirdī, bet es esmu spējusi tā kā viņu sadziedēt šo savu sāpi. Un pēc tā šķiršanās es dzīvoju, nu, īstenībā kaut 3 gadus cerībā, 1. gadu noteikti, ja mēs tur braucām, tikāmies, tad tā kā esam šķiršies, tā kā neesam, bet varbūt būs labi, nu, tāds raustīšanās periods, kas, protams, arī bija ļoti grūts. Bet tā cerība bija tā, kas tā kā uzturēja kaut kā to, nu, kas tā kā palīdzēja iet uz priekšu, un tajā pašā laikā bija tādi brīži, kad es vienkārši sēžu mājās un es saprotu, ka vienkārši man ir jāpaceļ sevi aiz astes, jāizvelk līdz priekšnamam, jāuzvelk kājās zābaka un vienkārši jāizdzen sevi ārā, vienkārši ej, vienalga kur, ej, staigā, vienkārši nesēdi šeit un negrimsti tajā purvā, vienkārši uzvelk zābaks un ej vienalga kur. Un man arī ģimenē ir depresija, mana mamma, mana mammas māsa, mana māsa ir depresijas slimnieka, un es šo stīgu arī tiešām ļoti ģenētiski viņa ir pārmantojusi, un es viņu sevi jūtu. Un šis bija arī laiks, kad principā es ļoti sevi jūtu to izvēli, kur es varēju iet šo depresijas ceļu, un man jau ģimenes ārsts izrakstīja antidepresantus, bet manī šī dvēseles balss bija tomēr skaļāk, un viņa un es viņai uzticējos, un es teicu, nē, es ticu, ka es varu savādāk, es izvēlos iet citu ceļu. Es izvēlos apstāties, tas būs grūti, nomest visu, bet tomēr meklēt to savu spēku sevī pašā. Un, nu jā, un tad, un par darbu runājot, atkal bija tāda sajūta, es biju 7 gadus nostrādājis to, patiesībā es biju sev uzlikusi mērķi, ka es gribu šajā darbā gūt pieredzi, kā tas ir būt vadītājiem, un es īstenībā to biju dabūjusi, un kaut kādā ziņā man vairs tur nebija arī tāda, nu jā, es tur varēju būt siltā, drošā vietā. Es gribēju teikt, nu pagaid, vai tas bija īstais brīdis, kad, nu zini, tagad, nu no tāda reāli praktiskā latviešu viedokļa, vai tas ir īstais brīdis, kad iet prom no darba, kad tev viss jau tāpat tur sirds asiņo, un tagad, zini, vēl, nu nav laika, kā lai saka, domāt vēl par to, nu kā pabarot, nezinu, sevi un bērnus, un, nu, un tagad iet projām. Kāpēc tāda izvēle? Un zin kā, es pateikšu godīgi, man
es jūtu to brīdi, kad, principā, es būtu, ja es būtu tur palikusi, es būtu vai nu pilnībā izdegusi, bet es paņēmu tā kā slimības periodu, un tad, tad mums vēl nebija šī šķiršanās, tas bija kaut kāds oktobris, novembris, un izšķīrāmies mēs decembrī, bet uz to, gāja jau, viss bija, grūti, ļoti spriedzīgi visā šajā attiecībā arī jomā. Bet darbā es paņēmu šo pauzi, es aizgāju arī pie kliniskā psihologa un arī tā kā mēģināju sevī sajust kaut ko tālāk. Un tad es ļauju sev atnākt atpakaļ darbā un pieredzēt, kā tas ir tagad. Ok, es esmu dabūjusi pauzi, es esmu atpakaļ šajā amatā un kā man ir. Un tā kā pagodīgi, kā man ir. Un godīgi, man fiziski, ķermeniski es jūtu, ka man patiešām pilnīgi tā kā slikta duša palika katru dienu ejot un verot vaļā tos 30, 40 ēpastus un tā kā man bija ļoti izteikti ķermeniski rādīja, ka šeit vairs nav tava vieta. Tas ir tad, ja tu sadzirdi, tas ir vienkārši klausītājiem šo tā kā vēršu uzmanību. Kas ir tas, kā tu vari dzirdēt ļoti dažādi, kad tā dvēseli sauc, un citreiz tas tiešām var būt ķermeniski, vai ne? Un arī bija tāds, tu zini, tas nebija tāds pārsteidzīgs lēmums, kaut kādā ziņā varbūt izkrītos, bet es tiešām iedevu sev pauzi. Es atgriezos atpakaļ šajā darba vidē, un tad es no tās vietas, kur jau es biju dabūjusi šo mieru, sapratu, kā tad ir? Nē, es nevaru šeit būt. Un tad es arī to lēmumu, tādu pieņēmu, kad es devos prom. Bet tev tajā laikā nebija vēl uzņēmums par vērtībām, un tas, tā kā tev vēl nebija, tu vienkārši aizgāji prom, un tu nezināji, ko tu darīsi. Man bija brīnišķīga iespēja kādu laiku nedarīt neko. Man bija šī finansiālā stabilitāte, un es gāju mācīties to, kas vienmēr man bija paticis, un ko es arī darīju vienmēr ar savu komandu. Mācīties, apzināties, atrast veidus, atrast ieguvumus. Un tas man aizved pie coachinga apmācībām, un tad coachinga apmācības arī šajā pēc šķiršanās periodā bija tas, kas man deva ļoti lielu iedvesmu, jo no apmācību laikā mēs jau paši daudz ar sevi strādājam, un vispār šī tiešām coachinga, dziļā coachinga pieeja, kas viņa saucās Art and Science of Coaching, kur tiešām ir gan šis prāts, gan šī dvēsele apvienot, un kāds jau to visu, tad veselumu skatīties uz sevi un palīdzēt otram cilvēkam, man kā coacham, esot blakus, ieraudzīt šo veselumu sevi. Un jā, tas bija coachinga ceļa apmācības, un tad man dzīve aizveda pie tādas jomas, kura tad visu laiku ir man interesējusi tās mācīšanās joma, un es zinu, ka es gribēju kaut ko veidot pat, kaut kādu savu programmu, bet es nezināju, kas tieši tas ir, un tad man atnāca iespēja pastrādāt, un apmēram 2 gadus es nostrādāju apmācību uzņēmumā, kur es palīdzēju ar uzņēmumiem un organizācijām dažādām strādāt, saprast to iekšējo vidi, kā tur ir, kas ir tie izaicinājumi, kā tos var vai nevar risināt caur dažādām apmācībām un projektiem. Lūk, un tad šajā laikā es arī sāku studēt biznesa psiholoģiju un nonācu caur vienu grāmatu, kuru atverot un lasot, vienkārši sāka birt asaras, un es sapratu, ok, šeit ir kaut kas būtisks. Un šī grāmata man aizveda uz Nīderlandi, uz mācībām, jo šī grāmata bija par pieeju, par to, kā veidot vērtību orientētas uzņēmumus, komandas, kā dzīvot saskaņā ar vērtībām. Un šis pieejas radītājs joprojām ir dzīvs, un viņš bija radījis vispār tādu skolu, kur mācīties apgūt šo pieeju. Un tad es aizbraucu uz Nīderlandi, to arī izmācījos un sāku veidot savu programmu. Un tad, 2 gadus es šobrīd arī veidot dažādu veidu apmācības un individuāli strādāt caur tam savām vērtībām. Jo vērtības manā
tā metaforiskā skatījumā tās ir tās gaismas bākas, uguntiņas, kas palīdz saprast, kur tad man tajās krustcelēs, kurā virzienā doties. Un kā sabalansēt arī vienlaikus to, kaut kādā ziņā to materiālo, jeb saprātu un dvēseli, bet teikšu godīgi, tas tāpēc, kā tas jautājums, bet pēc loģika, tev šķiršanās un visu, kā tu vari vēl no darba iet prom, ja? Kāds tur saprāts? Manā pieredzē, šie lielie dzīves izšķiršanās brīži, tur tas saprāts, ir bijis ļoti, varbūt, nosacīti, bet ir ļoti, ļoti dziļa un skaidra iekšējā kompasa sajūta. Es zinu, ka man ir jādara šādi, un es nezinu, kas būs tālāk. Un tā ir tā prasme, ko es esmu sevī ļoti, ļoti izkopusi un uzticēties ceļam un uzticēties tam savam iekšējam kompasam. Un ka tas kompass ir tiešām, tas ir arī tas kopums, kur tev ķermenis runā, sirds runā, arī prātu tu nenoniecini, tu pieņem viņu šajā komandā un principā, ka tu esi nevis kaut kāda tāda viena, ja tas sākumā bija jautājums, kas es esmu, tad īstenībā es esmu komanda. Mans ķermenis, mans prāts, mans gars, man dvēsele, un tad kā mēs reizēm taisam tādas komandas apspriedes, sapulces, tad kā tā mums tagad būs, kurš šo sapulci vadīs? Kurš ir izdomājis, ka vispār šo sapulci vajag, un kuram vispār ir ienākuši šī ideja prātā šo tematu celt galdā? Sapulci. Man pavisam nesen viena meitene teica, pirms tu kaut ko saki un uzdod jautājumu, kurš ir tas, kurš runā, kurš ir tas, kurš grib teikt vai kurš negrib teikt, kurš ir tas, kurš no komandas. Bet tas, kas man liekas ļoti fantastiski tajā, ko tu stāsti, ir ļoti bieži, nevis ļoti bieži, bet principā vienīgais iemesls, kāpēc cilvēks nespēr drosmes, viņš dzird, ko tad tas prāts mēdz būt skaļāks, bet viņš dzird. Tad, ja viņam uzdod konkrēti cilvēkam jautājumu, klausies, tev patīk tas, kur tu strādā, tu esi laimīgs savās attiecībās, un tajā brīdī, ja viņš, tad nāk īstā atbilde, jo viņš zina, tad tā lieta ir tāda, ka viņš to jautājumu neuzdod, un kāpēc neuzdod, ir viena lieta, tās ir bailes. Vienīgā lieta, kas cilvēku kavē no šī drosmes soļa, ir bailes. Un tai tavā stāstā ļoti iezīmēs. Un tu stāstu man atkal bijis par tām pirmajām attiecībām, kur tev vajadzēja spērt to drosmes soli, kurš īstenībā tev varbūt ļoti palīdzēja. Jāredz, kur būtu vadītājs amatā tai bankā, kas tev fantastiski parādīja, ko vispār nozīmē struktūra, uzņēmums, visu, bez tā jau tu nevarētu šo darīt, tā kā nav vispār variantu. Tātad tas tev to parādīja, un tad tev bija sajūta, ka ir ceļš ejams, ir laiks iet, laiks doties, un tajā brīdī ir, tev droši vien visapkārtējie, ja tu jautātu viedokli, pateikt, ka tu esi muļķe, jo kāds vispār sakars. Un tajā brīdī palikt, es vienmēr runāju par to, ka tās divas lietas ir tāda baigā paļaušanās un nenormāla atbildība pret sevi. Un tajā brīdī, un pasies, un kā tu stāst, es gāju prom, man tajā brīdī nebija jādomā par finansēm, un tad es varēju mācīties, un tad man nāca iespēja, un tad es tur tiku pie tādas grāmatas. Tajā brīdī, kad tu paļaujies un esi atbildīgs 2-1, tajā brīdī tie ceļi ved. Un tas ir apbrīnojami, kā tas notiek, jo tad, kad tu cīnies pret, tad ir grūti, un ja tu esi ieradzis visu dzīvi cīnīties pret vai cīnīties par vienalga, bet cīnīties, tu nepazīsti to sajūtu, kā tas ir, ka tevi ved, un tev liekas, ka tas vispār nav iespējams. Tāpēc man liekas, ka ir svarīgi tā viena lieta, par ko mēs runājam pirms tam, ka ir svarīgi paskatīties atpakaļ uz to notikumu un saprast, kāpēc tas notika priekš tevis, jo tur tad tu sāc vispār ķert to, ka, ok, bet varbūt, ja es šeit darīšu pēc sajūtas un nedomāšu pēc loģikas, varbūt, ka viss būs tā skaisti. Ļoti, ļoti, man liekas, skaisti tev tas iezīmējas tajā tavā ceļā. Jā, un zin kā, par tām bailēm runājot, es esmu ļoti pateicīga par vienu pieredzi, kura man ļoti, ļoti
ķermeniski dzīvi un spēcīgi parādīja, ko nozīmē pārvarēt bailes un kas atrodas otrā pusē bailēm. Un tā bija pieredze, kura patiesībā tiešām bija ļoti ķermeniska, jo man visu mūžu līdz kaut kādiem 36 gadiem ļoti bija bail no peldēšanas, kur es nejūtu pamatu zem kājām. Respektīvi, es nevarētu teikt, man bija bailes no ūdens, bet vienlaikus tā sajūta man izraisīja paniku tad, kad es peldēju, un es sajūtu, ka man nav pamats zem kājām, un tā sajūta, ka es varu tā kā noslīgt. Tāds ļoti liels bailes noslīgt patiesībā. Un no kurienes viņas nāk, jo es biju aptuveni bišķiņ kā gadiņš vairāk, mana omīte strādā pienotavā, un es biju ievēlusies milzīgā, kaut kādos pienu suliņu mucā, un patiešām, man krusmēt tur kā kaķīti izvilka ārā. Bet es biju ļoti tuvu tai noslīgšanas pieredzē, un acīm redzot, tas ir tā kā iekodējies manī, šīs bailes bija. Un tādas viņas bija līdz 36 gadiem, līdz reizē, kad mēs bijām ar šo otro vīru bijušo aizbraukuši uz Kipru, un mēs braucām uz Kipru, jā, un jahtu, un jahta piestāv vidusjūrā, kur ir ļoti, ļoti dziļš, bet tur ir tā iespēja lekt tā kā no tās jahtas tajā ūdenī. Man ir tā kā bailes arī no augstuma, no dziļuma, tā kā vispār. Un tur, kur es saprotu, ka tur vispār dibens, nezinu, kur ir, jā, tā vietā jūrē. Un vienlaikus tur ir mans draugs, kurus ļoti mīlu, kuram es uzticos, tur ir mans tētis arī bija un viņa sieva, un tur tā kā cilvēki, kuri, un viņi nolec, un viņi man iedrošina, lec, un es to mirkli atceros, ka es stāvu, tur ir tāds, tā ir otrā stāvā, tā jahtā ir tur tādi rokturīši, pie kuriem pieturēties, un tad, tā kā tu lec, spēr to soli un lec pāri un krīt tai ūdenī. Kaut kādas, 3 metri augstums tur varētu būt. Un es atceros, ka man tas likās kaut kāda mūžība, bet es nezinu, varbūt kaut kāda pusotra minūte. Es stāvu pie tiem rokturiem un tā kā uz priekšu, tā kā spērt soli un atpakaļ, un tā sajūta ir, un aiz manis jau rindas stājās un gaida cilvēki, kad es tur nolēkšu. Un es atceros tik ļoti dzīvi to sajūtu, ka man ir pilnīgi skaidra sajūta prātā un ķermenis signalizē, ja es slēgšu, es nomiršu. Reāli nomiršu. Principā, ja es paspēršu šo soli, es eju nāvē. Ļoti šādā vārdiskā sajūtā nāk šī informācija man iekšā. Un es tajā brīdī kaut kādās, protams, saprāta daļā saprotu, ja es pat tur slīkšu, man izvilks, tur lejā ir cilvēki, un es tā kā teorētiski nevaru noslīgt. Un es pieņemu to lēmumu pēc kaut kāda brīža, un es vienkārši atlaižos un krītu, un es to sekundes simtdaļu tik ļoti dzīvi atceros sevī, un tā sajūta ir tāda, ar Dievu dzīve es aizēju. Tā ļoti dramatiski, ja? Yeah. Un, saprot, es iekāpu iekšā tajās bailēs. Protams, es tur uzpeldēju un biju nenormāli priecīga, ka es to izdarīju. Un visu, un pēc tam mēs tur braucām. Un kas vēl ir interesanti, ka tajā vakarā, kad es to izdarīju, tas patiesībā bija tieši mans dzimšanas dienas vakars, 19. jūnijas, un mēs pēc tam ar to jahtiņu aizbraucām krastā, un man draugs pa kluso aizgāja nopirkt gredzenu un bildināja man tajā vakarā, ka es biju pārvarējis savas lielākās bailes. Bet tas tā maģija, ka nākamajā dienā mēs gājām uz jūru, un es nevaru to izskaidrot nekā loģiski, bet es vienkārši eju peldēt, un es peldu, un man nav pamats zem kājām, un es peldu vēl dziļāk, un manī vispār nav baiļu. Un man pat bailes kļuva no tā, ka man nav baiļu. Jā, viss, ar ko tu esi dzīvojis. Ko te? Ka tu vairs sev nepazīst, ka viss, ar ko tu esi dzīvojis ar šo programmu, viņas nav. Un šī pieredze, ka tu ieej tajās bailēs, un tajā brīdī, kad mans prāts teica, kad es mirstu lecot,
mira manas bailes, un aiz tām bailēm otrā pusē bija ļoti liels spēks un pārliecība, kas izpaudās tajā, ka es peldu, un es esmu pārliecināta, ka es peldu, un es peldu normāli, un ar mani viss ir kārtībā, un man ir šis spēks, un šī pieredze man ļoti, ļoti iemācīja, kas notiek tajā brīdī, kad izšķīst bailes, un kāds spēks un pārliecība un drosme ir otrā pusē bailēm. Jā. Es zinu, par ko tu runā. Man tāpēc bieži vien, tad, kad es runāju ar cilvēkiem, tad arī citreiz tas mudinājums ir par to, ka pārkāp kaut kur sev pāri tām savām bailēm, pat tad, ja tas tev nav nemaz tik svarīgi. Jo tas tik un tā, tad, kad tu spēr to vienu drosmes soli, tu sāc ticēt savam vispār spēkam, un ka tu saproti, ka ļoti liela daļa tās bailes ir vienkārši ilūzija, ka tā nav patiesība, ka tā var nebūt tava patiesība. Jā, šis ļoti skaists stāsts ir. Un jo vairāk, jā. Bailes patiesībā ir fantastiskas, tā kā tāda, tas salīdzinājums, sprīdīts gāja tajā mežā, tur raktās spīdīgās naudiņas, un es tās bailes redzu kā tādas spīdīgas vietiņas kaut kur tajā mūsu tumšajā psihē, kur patiesībā ir dārgumiņi, viņi parāda, kur ir tie apslēptie dārgumi, un ka tieši ejot iekšā, ja cauri šīm bailēm, ja parokot dziļāk, tur patiešām ir mūsu spēks un resursi apslēpti. Tas ir fantastisks veids, kā īstenībā apskatot savas bailes un viņas izzinot, mēs varam vienkārši ļoti savu spēku un drosmi paplašināt. Un vienlaikus es teikšu tā, ka tas ir ļoti dabiski baidīties un ļoti drosmīgi ir runāt par bailēm un atzīties savās bailēs un ļaut viņām būt klātesošām un klātesošai būt arī drosmei. Tam visam ir vieta būt. Jo ir traki, ja cilvēkam vispār nav baila. Jā. Tas paliek bīstami. Un tāds cilvēks man biedētu. Jā. Es varu, es esmu pāris intervijas klausījusies ar vienu cilvēku, man liekas, kuram vispār nav baila, un tad ir tā, šis ir biedējoši. Man liekas, kāpēc? Es tā vienkārši šobrīd domāju, es pateicu, jā, tas ir biedējoši, jo man liekas, ka tas ir par to cilvēcību, kad bailes pieder pie cilvēcības, un ja mums nav bailes, tad vienkārši manī rodas tas jautājums, vai tu esi kaut kāds pārcilvēks, tad varbūt jā, bet man liekas, ka tā ļoti tāda cilvēcīga pazīme, kas tikai liecina par to, ka mēs esam jūtīgi, ka tas ir ļoti dabīgi un pieņem to, ka tas ir dabīgi un kad nemēģināt no tām bailēm tā kā atkritīties vaļā vai atstumt viņas vai izlikties, ka viņas nav vai kaut kā arī īstenībā pat kaut kā patoloģiski visas viņas tagad tur transformēt un visās viņās iet iekšā un visur tur meklēt tos dārgumus arī, nē. Ka tā ir daļa no mūsu psihes, daļa no mūsu ēnas un ļaut tam būt un kaut kādā brīdī visticamāk dzīve iedos iespēju, ka tagad esam gatavi parakt šeit un paskatīties, kas tur apakšā ir šai dārgumu lādē, kuras ir virsū rakstīts bailes no tā un tā, piemēram. Un atkal ar to bērnu eksploreru to garu. Jā. Skaisti. Ko jau es domāju, ka mēs apaļosimies. Mums ir bijusi fantastiska saruna. Laiks vienkārši pagāja vienā rāvienā. Un ko tu gribētu varbūt novēlēt cilvēkam, kurš jūt saucienu, ka viņš nojauš, ka dzīve var būt citādāka? Viņš varbūt pat netic vēl, bet viņš nojauš. Bet ir tik ļoti bail.
ka tavs loģiskais prāts un viss apkārt, ka tevī varbūt arī nav īsti tās pašapziņas tik daudz, ka tu ietekmējies, ko tev citi saka, nē, ko tu vari, kas būtu tie vārdi, ko tu gribētu šim cilvēkam vai šiem cilvēkiem pateikt? Zini, pirmā doma un sajūta man atnāca, ka tad ļoti praktiska, kad šo iekšējo balsi padarīt tādu materiālāku, respektīvi izrakstīt ārā šo iekšējo sajūtu vai kaut kādus tos jautājumus vai kaut kādas šīs bažas, vai nu atrast cilvēku, ar kuru es vienkārši varu padalīties ar to, kas manī notiek. Jo tad, kad tā ir enerģija, kura mūsos iekšā ir, un viņa tā kā aug, un viņa grib plēsties, un kaut kādā ziņā viņa var mūs vienkārši, ja mēs šo enerģiju neizlaižam un neizliekam kaut kādā citā formā, viņa var mūs nodarīt pāri. Un tāpēc, man liekas, tā pirmā praktiskā sajūta, es, piemēram, ļoti daudz rakstu, izrakstu ārā, bet man arī ir ļoti svarīgi izrunāt. Un īstenībā tā iespēja, vai tas ir draugs, vai tas ir varbūt arī kāds atbalsta persona, kurā reizēm ir ļoti svarīgi, lai tas ir cilvēks, ar kuru nav varbūt tā kaut kāda emocionāla saita vai ģimenes saita, ar kuru tu vari izrunāt kaut kādas lietas, kas tev vienkārši iekšā ir, un kas vēl svarīgi izrunāt to, ko tu pats nesaproti. Tā kā tu nevar nodefinēt, bet ir kaut kas tā kā nāk ārā, un viņš prasās tikt ielikts skaņā, vārdā. Un nereti, kāpēc varbūt arī šī metode un šī atbilde šobrīd nāk, jo nereti ir tā kā, vispirms ir tā iekšējā enerģija, tā klusā balss, tad ir nākamais līmenis, kur mēs viņu ieliekam kaut kādā formā, kas ir vārds vai skaņa. Un tieši šī nākamā pakāpe palīdz mums saprast, kas tad ir tā trešā pakāpe. Vai mums patiešām vajag rīcību? Varbūt, ka tā ir kaut kāda īstenība, arī tā var būt, ka tā ir kaut kāda enerģija, kas nāk no kaut kādas, nezinu, mums kaut kādas pieredzes, un patiesībā varbūt tiešām mums nevajag nekādas drastiskas dzīves pārmaiņas, bet varbūt, tas ļauj, respektīvi, tad, kad es ielieku skaņā un vārdā to kaut kādā formā, to enerģiju, tas ļauj no tās pakāpes ieraudzīt jau nākamo darbības pakāpi. Un tas palīdz arī, kāpēc tas ir palīdzoši, jo ja mums nav tā iespēja izrakstīt vai izrunāt to un iespēja sevi dzirdēt, tas kaut kādā brīdī šī enerģija var nākt destruktīvā veidā ārā un tādā ļoti destruktīvā kaut kādā reaģēšanā pret sevi vai pret apkārtējiem cilvēkiem un nodarīt vienkārši, vairāk tādu posti. Tā kā, laikam es novēlētu cilvēkiem, kuriem ir šīs klusais sauciens iekšā, lai jūs ceļā atnāk kāds, kuram uzticēt šo ļoti trauslo, jocīgo, dīvaino, nesaprotamo iekšējo sajūtu, lai ir kāds cilvēks, kurš vienkārši spēj jums būt kā šī drošā telpa, kurā sadzirdēt sevi, un tad jau vienkārši ļaut atkal bez no kaut kādiem nosacījumiem ļaut skatīties, un kur tālāk tas ved, un kur tālāk tas ved. Un tā kā pa tādiem maziem, tādiem solīšiem, jo tad, ja mēs paliktu tajā prātā, un mums ir tā sajūta, ka viss tagad man ir jāmaina, viss dzīve, tā baile uzaug tagad zilonis ļoti liela. Bet ja mēs vienkārši sākam ar to, ka mēs padalāmies ar kaut kādu šo iekšējo bērzes sajūtu,
tas mums palīdz tai bailē neizaugt lielai un paralizējošai, bet patiešām pa diedziņam ritināt tālāk to dzīvi tādā maigākā veidā. Un droši vien tas arī ir tas kopā novēlējums, lai mums ir izdodas atrast draugus un draudzības vai skolotājus, kas tādu ļoti lielu atvērtību un mīlestību spēj būt mums blakus. Un tie var būt arī rekur šādi draugi kā mans Džekijs. Džekijs arī ir brīnišķīgs draugs un dzīvnieki mums skaisti māca beznosacījumu mīlestību. Jā, draudzība, iespēja ielikt to sajūtu vārdā un skaņā un to visu darīt ar maigumu pēc vieglumu. Skaisti, jā. Jā. Paldies tev liels. Lai top. Ja kas, es arī zem šī podkāsta ielikšu Ievas kontaktus, jo ar Ievu arī var miedarboties, kā jūs dzirdējāt, droši vien tev rakstot Facebookā, jā, vai kur Instagramā. Jā, droši, Instagrams, Facebooks, droši vien, kā tāds tīkli, Jā, es atstāšu Ievas kontaktus, lai jūs varat apskatīt viņu un uzrakstīt viņai, ja rezonē un tā, un es teikšu Ievai milzīgi paldies par būšanu, par dalīšanos, par sarunu, un lai tie ceļi skaisti turpina vēst. Paldies, ka tu dari un ka tu skani un ka tu ieliec vārdos to, kas tevī dzimst iekšā, un tā ir drosme. Man liekas, tā ir viena no lielākajām drosmēm izteikt vārdos savu patiesību un iedrošināt ar to, aicinot arī citus līdzīgos un kādā ziņā arī balansēt tātad to visu kopējo lauku ar tām dažādām enerģijām, bet ar to, kā tu to dari. Lai turpina skanēt skaisti. Paldies. Un cienīgi nāks pie tevis. Paldies tev liels. Tad uz tikšanos nākošās reizēs un paldies visiem klausītājiem un atā.